Pārtikas iepakojumu tehnoloģiju izstrāde ir pētījumu joma, kurā Sandra Muižniece Brasava ir iesaistījusies jau vairāku gadu garumā. Dabai draudzīgs iepakojums, atkritumu daudzuma samazināšana un efektīvi izmantoti resursi ir tikai daži atslēgas vārdi no Sandras ikdienas. Mana mamma un vecmamma jau bērnībā ir tās, kas ar pārtiku darbojušās un strādājušas. Pēdējā gadu laikā ļoti būtiski jautājums sāsinājies tieši par atkritumu daudzumu. Un tajā brīdī, kad runā par šīm jautājumiem, tie vienmēr ir kontekstā kopā. Ļoti bieži šķiet, ja iepakojumi optimizējas, tas tā kā vienkārši paņemam un nomainam, bet tas stāsts ir stipri sarežģītāks, jo ļoti bieži saistībā ar iepakojumu materiālu maiņu nāk līdz iepakošanas tehnoloģijas, pārtikas produktiem derīguma termiņi. Ļoti būtiski ir raudzīties arī kontekstā, kādā veidā mēs šo pasauli varam padarīt tā kā ilgspējīgāku, zaļāku. Diezgan bieži ir tādi, varbūt gribētu teikt, nekorekti viedokļi par to, ka, ja tas ir dabai draudzīgs, tad mēs viņu varam mest zemē un viņš pats jums sadalīsies. Šeit, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka materiāli daudz un dažādi un daudzveidīgi, ja atrod optimālos risinājumus, un ļoti būtiski virzīties ne tikai šo atkritumu apstrādes, pārstrādes jautājumu risināšanā, bet arī konkrēti skatīties, kā mēs to ķēdi varam risināt jau tajā brīdī, kad iepakojums tiek ražots un veidots un domāts par to, kā tad viņā iepakos, ko viņi tālāk darīs. Sākam ar idejas izstrādi, receptūru, turpinām tālāko procesu ar dažādiem šiem produktu izstrādes tehnoloģiskiem režīmiem, parametriem. Tālāk notiekās arī šī iepakošanas process un, protams, arī kvalitātes testēšana. Daudziem produktiem izstrādes procesā jau ir jāzina, kā viņi pakosim, kādas būs iepakošanas tehnoloģijas, jo iepakošanas tehnoloģijas ir tiešā ļoti tādā sinerģijā kopā ar iepakošanas materiāliem, un ir svarīgi, ar kādu iekārtu, kādus materiālus varēs izmantot un kāds būs tālāk produktu derīguma termiņš. Sandra kopā ar kolēģiem ir izveidojusi pirmo Latvijā ražoto pārtikas paku izmantošanai Latvijas armijā, kā arī katastrofu zonās visā pasaulē. Sākot meklēt un apkopojot iespējamos risinājumus pēc šīm specifikācijām, kam tur jābūt iekšā, bija gana daudz izaicinājumu, ar to tiktu galā. Pakai jābūt kompaktai, viņai jāaizņem maz vietas, viņai jābūt salīdzinoši vieglai, jābūt attiecīgiem šim kaloriju daudzumam, pie kam viņām ir jābūt arī sabalansētam ēdienam, kur attiecīgi tā kā ūķitrāti olbaltumvielas tauki. Iepakojumam šādās pakās ir specifiskie nosacījumi, jo pakas uzglabājas bez derīguma termiņa un tie ir 3 un vairāk gadi, un tas ēdiens ir pilnīgi gatavs lietošanai atveram vaļā bez leduskapja uzglabāšanas, līdz ar to panākot arī pat maizē derīguma termiņu pat līdz 3 gadiem. Tas nav tikai iepakojums, tas ir iepakojums kombinācijā ar tehnoloģijām, kas ir tieši izstrādes process. Aizraujošies arī tad, kad atnāk mums jaunie uzņēmēji. Un tad, kad viņi atnāk ar vienu problēmu jautājumu un prasa, un tad vienkārši paiet kāds mēnesis, 2, un tas cilvēks atpakaļ klāt, viņš saka, viņš ir apdomājis, izdomājis, un viņam ir tagad doma, ko viņš tālāk grib darīt. Un tad pēc kāda brīdī tu skaties, ka tie produkti, pie kuriem tu esi pielicis savu roku, strādājis un darbojies, ka tu ieraugi viņus eksporta tirgos, ka ir dažādos šajos veikalos, kas ir ar eko virzieniem saistīti. Tā kā, tas, man liekas, tas, kas ir tas rezultāts, ko pēc tam, protams, viņš nav izvērāms uzreiz, viņš atnāk pēc kaut kāda brītiņa. Un līdz ar to, man liekas, ka tas ir tas vienīgais, kas pēc tam atnāk atpakaļ.